Apustuļu darbi, 9. nodaļa. Bet Sauls, pilns nāves draudu pret kunga mācekļiem, ieradās pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai sastopot kādus šīs ticības ceļa gājējus, vīrus un sievas, viņš tos varētu sasiet un vest uz Jeruzālemi. Bet tuvojoties Damaskai, viņu pēkšņi apspīdēja gaisma no debesīm. Nokrits pie zemes, viņš dzirdēja balsi, sakām: Saul, Saul! Kādēļ tu mani vajā? Viņš jautāja: Kas tu esi, kungs? Tas atbildēja: Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un ej uz pilsētu, un tur tev pateiks, kas jādara. Bet vīri, kas gāja kopā ar Saulu, stāvēja bez valodas kā mēmi. Balsi tie dzirdēja, bet nevienu neredzēja. Sauls piecēlās no zemes, bet acis atvērs neko neredzēja, un viņi pie rokām paņēmuši veda to uz Damasku. 3 dienas viņš bija neredzīgs un neko neēda un nedzēra. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Hananija. Kungs uzrunāja viņu parādībā. Hananija! Viņš atbildēja: Redzi, kungs, te es esmu. Bet kungs viņam sacīja: Dodies uz taisno ielu, un Jūdas mājā uzmeklē tarsieti vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu, un ir redzējis kādu vīru vārdā Hananija. Ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Hananija atbildēja: Kungs, no daudziem es esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš darīs svētajiem Jeruzālemē. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet kungs viņam sacīja: Dodies turp, jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Un Hananija devās uz to namu. Un uzlicis rokas viņam sacīja: Brāli Saul, Kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu piepildīts ar svēto garu. Tūdaļ no viņa acīm nokrita it kā zvīņas. Viņš atkal redzēja un cēlās kājās un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēkus. Damaskā Sauls pavadīja dažas dienas kopā ar mācekļiem. Viņš tūdaļ sludināja sinagogās par Jēzu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Visi, kas to dzirdēja, izbijās un runāja: Vai tad šis nav tas pats, kurš Jeruzālemē vajājis tos, kas piesauc Jēzus vārdu, un tagad nācis šurp, lai apcietinātu un vestu tos pie virspriesteriem? Bet Saula ietekme arvien pieauga, un viņš radīja apjukumu jūdos, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Kad jau kāds laiks bija pagājis, jūdi sāka perināt domas, kā viņu nokaut, taču viņa nolūks kļuva zināms Saulam.
Viņa novēroja pilsētas vārtus dienu un nakti, lai to nokautu. Bet viņa mācekļi naktī aizveda viņu, ielika grozā un nolaida pāri mūrim lejā. Ieradies Jeruzālemē, viņš mēģināja pievienoties mācekļiem, bet visi baidījās no viņa, neticēdam, ka viņš ir kļuvis par mācekli. Bet Barnaba uzņēma viņu, aizveda pie apustuļiem un pastāstīja tiem, kā viņš ceļā redzējis kungu, un ka Jēzus ar viņu runājis, un kā viņš Damaskā drosmīgi sludinājis Jēzus vārdā. Sauls bija kopā ar tiem Jeruzālemē, nāca un gāja, drosmīgi sludinādams kunga vārdā. Viņš runāja un strīdējās ar grieķiski runājošiem jūdiem, bet tie lūkoja viņu nokaut. To uzzinājuši, brāļi aizveda viņu uz Cēzareju un sūtīja tālāk uz Tarsu. Tad draudzēm visā Jūdejā un Galilejā un Samarijā bija miers. Tās nostiprinājās un dzīvoja kunga bijībā, un svētā gara iedrošināts pieauga skaitā. Pēters ceļoja pa visu zemi, un viņš nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur viņš atrada kādu vīru vārdā Ainejs, kas 8 gadus paralizēts gulēja uz gultas. Pēters viņam sacīja: Ainej, Jēzus Kristus tevi ir dziedinājis, celies augšā un sakārto gultu. Un tas tūdaļ piecēlās. To redzēja visi Lidas un Šāronas iedzīvotāji, un viņi pievērsās kungam. Jafā bija kāda mācekle vārdā Tabita, tulkojumā stirna. Visu mūžu viņa darīja labus darbus un apdāvināja nabagus. Tajā laikā viņa saslima un nomira. Viņa nomazgāja un guldīja augšastabā. Tā kā Jafa ir tuvu Lidai, mācekļi, izdzirdējuši, ka Pēters ir tur, nosūtīja pie viņa 2 vīrus ar lūgumu: Nekavējoties dodies pie mums. Pēters cēlās un gāja tiem līdzi. Kad viņš atnāca, viņu uzveda augšistabā, un līdzās viņam nostājās atraitnis, kas raudādams rādīja kreklus un drēbes, ko stirna bija darinājusi, kamēr vēl bija viņa vidū. Pēters izsūtīja tās visas ārā, nokrita ceļos un lūdza Dievu. Tad viņš pagriezās pret mirušo un sacīja: Tabita, celies augšā! Un tā atvēra acis un ieraudzījusi Pēteri, piecēlās sēdus. Viņš tai padeva roku un piecēla kājās. Pasaucis svētos un atraitnes, viņš atveda to viņu priekšā dzīvu. Tas kļuva zināms visā Jafā, un daudz sāk ticēt kungam. Jafā Pēters uzkavējās ilgāku laiku pie ādmiņa Sīmaņa. Apustuļu darbi, 10. nodaļa. Cēzarejā bija kāds vīrs vārdā Kornēlijs, centurions tā sauktajā itāliešu kohortā. Viņš kopā ar visu savu namu bija ticīgs un dievbijīgs vīrs un darīja daudz žēlsirdības darbus tautai un pastāvīgi lūdza Dievu. Ap dienas 9. stundu viņš parādībā skaidri redzēja Dieva eņģeli pie viņa ienākam un sakām: Kornēlij! Baiļu pārņemts viņš to uzlūkoja un teica: Kas ir kungs? Tad eņģelis sacīja: Tavas lūgšanas un tavi žēlsirdības darbi ir nākuši Dieva priekšā un ir pieminēti. Sūti tagad vīrus uz Jafu un liec attaicināt Sīmani, kam pievārds Pēteris. Viņš mitinās pie kāda ādmiņa vārdā Sīmanis, kuram nams ir pie jūras. Kad eņģelis, kas ar viņu bija runājis, aizgāja, Kornēlijs pasauca 2 kalpus un 1 dievbijīgu kareivi no tiem, kas pie viņa kalpoja, un visu tiem paskaidrojis, sūtīja tos uz Jafu. Nākamajā dienā, kad viņi jau tuvojās pilsētai, Pēters ap 6. stundu uzkāpa uz jumta lūgt Dievu. Viņš bija izsalcis un gribēja ko iebaudīt, bet maltīti vēl tikai gatavoja. Pēkšņi viņš tapa garā aizgrābts. Viņš redzēja debesis atveramies un kādu trauku it kā lielu palagu aiz 4 stūriem nolaistu zemē.
Tajā bija visi četrkājaini kustoņi un zemes rāpuļi un debesu putni, un atskanēja balss. Celies, Pēter, kauj un ēd! Bet Pēters sacīja: Nemūžam, kungs, nekad neesmu ēdis neko nešķīstu un apgānītu. Bet balss sacīja viņam: Ko Dievs ir šķīstījis, to nesauc par apgānītu. Tas atkārtojās 3 reizes, un tad trauks tūlīt tika pacelts debesīs. Kamēr Pēters vēl neizpratnē pārdomāja, kas tā varētu būt par parādību, ko viņš bija redzējis, lūk, Kornēlija sūtīti vīri, kas jautāja pēc Sīmaņa nama, bija apstājušies pie lieveņa un skaļi klaušanāja, vai šeit ir apmeties Sīmanis, kam pievārds Pēters. Pēters vēl lauzīja galvu par šo parādību, bet gars sacīja: Redzi, 3 vīri tevi meklē. Celies kāp lejā un nešaubīdamies ej viņiem līdzi, jo es viņus esmu sūtījis. Tad Pēters nokāpis pie šiem vīriem sacīja: Redz, es esmu tas, ko jūs meklējat. Kāda iemesla dēļ jūs esat atnākuši? Tie sacīja: Mūs pie tevis svētā eņģeļa pamudināts ir sūtījis centurions Kornēlijs, lai tu nāktu viņa namā. Viņš uzklausīs tavus vārdus. Viņš ir taisns un dievbijīgs vīrs, kuru ciena visa jūdu tauta. Viņš aicināja tos ienākt namā un uzņēma kā viesus. Otrā dienā viņš cēlās un devās tiem līdzi, un daži brāļi, kas bija no Jafas, gāja kopā ar viņu. Kad nākamajā dienā viņi iegāja Cēzarejā, Kornēlijs viņus jau gaidīja, saaicinājis savus radus un tuvākos draugus. Pēterim ienākot, Kornēlijs devās viņam pretī, un viņu sveicinādams metās pie viņa kājām. Bet Pēters viņu piecēla sacīdams: Celies augšā, arī es esmu tikai cilvēks. Runādamies, viņi iegāja iekšā un ieraudzīja daudz sapulcējušos. Pēters tiem teica: Jūs zināt, ka jūdiem nav atļauts sajieties ar sveštautieti vai ieiet tā mājā, bet Dievs man ir parādījis, ka nevienu cilvēku nevajag saukt par apgānītu vai nešķīstu. Tādēļ es neiebildu, kad mani aicināja un nāca šurp. Tad nu gribu zināt, kādēļ jūs mani aicinājāt. Kornēlijs atbildēja: Pirms 4 dienām, kad es savā namā tāpat ap 9 stundu lūdzu Dievu, redzi, vīrs baltās drēbēs nostājās manā priekšā un sacīja: Kornēlij, tava lūkšana ir uzklausīta, un tavi žēlsirdības darbi ir pieminēti Dieva priekšā. Tādēļ sūti kādu uz Jafu un liec attaicināt Sīmani, kam pievārds Pēteris, un kas apmeties Sīmaņa ādmiņa namā pie jūras. Tādēļ es tūlīt sūtīju pēc tevis, un tu darīji labi, ka atnāci. Tagad mēs visi esam Dieva priekšā, lai uzklausītu visu, ko Kungs tev ir pavēlējis. Tad Pēters tos uzrunāja: Patiesi es saprotu, ka Dievs cilvēku neskata pēc ārienes, bet tik vienā tautā viņš pieņem katru, kas viņa bīstas un ir taisns savos darbos. Viņš sūtīja Izraēliešiem vārdu, kas pasludina prieka vēsti, mieru caur Jēzu Kristu, kas ir Kungs pār visiem. Jūs to zināt, kas noticis visā Jūdijā jau no Galilejas, kad Jānis pasludināja kristību, ka Dievs Jēzu no Nāceretes ir svaidījis ar svēto garu un spēku, kā viņš gāja un darīja labus darbus un dziedināja visus vēlna kalpinātos, jo Dievs bija ar viņu. Un mēs esam liecinieki visam, ko viņš darīja gan Jūdu zemē, gan Jeruzālemē. Bet tie viņu nogalināja, piesistami krustā. 3. dienā Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem un ļāva viņam parādīties, gan ne visai tautai, bet Dievi iepriekš izraudzītajiem, mums, kas ar viņu kopā ēdām un dzērām pēc tam, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem. Viņš mums pavēlēja sludināt un tautai it visur liecināt, ka viņš ir Dieva nolikts soģis pār dzīviem un mirušiem. Par viņu visi pravieši liecina, ka ik viens, kas viņam tic, caur viņa vārdu saņem grēku piedošanu. Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas klausījās viņa vārdus. Un ticīgie apgraizītie, kas bija atnākuši Pēterim līdzi, bija pārsteigti, ka Dievs svētā gara dāvana izlējas arī par pagāniem. Viņi dzirdēja tos runājam mēlēs un slavējam Dievu. Tad Pēters atbildēja: Vai gan šiem, kas saņēmuši svēto garu tāpat kā mēs,
Kāds var liekt ūdeni un tos nekristīt? Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā. Ļaudis viņa lūdza vēl dažas dienas uzkavēties. Apostuļu darbi, 11. nodaļa. Apostuļi un brāļi, kas dzīvoja Jūdejā, dzirdēja, ka arī pagāni ir pieņēmuši Dieva vārdu. Kad Pēters ieradās Jeruzālemē, apgraizītie vērsās pret viņu, sacīdami: Tu biji pie neapgraizītiem vīriem un ar tiem kopā ēdi. Tad Pēters tiem visu pēc kārtas izklāstīja. Jafas pilsētā lūdzot Dievu, es garā aizgrābts piedzīvoju parādību. No debesīm nāca tāds kā trauks, kā liels palaks aiz 4 stūriem tika nolaists, un tas nolaidās pie manis. Tajā ielūkojies, es ieraudzīju 4-kājainus kustoņus, zvērus, rāpuļus un debesu putnus. Es dzirdēju balsi sakām: Celies, Pēteri, kauj un ēd. Bet es sacīju: Nemūžam, kungs, nekad es neesmu ņēmis mutē neko apgānītu vai nešķīstu. Un atkal atskanēja balss no debesīm: Ko Dievs ir šķīstījis, to nesauc par apgānītu. Tas atkārtojās 3 reizes, un viss atkal tika aizrauts debesīs. Un redzi, pēkšņi pie mājas, kurā mēs bijām, stāvēja 3 vīri, kas bija atsūtīti pie manis no Cēzarejas. Gars man teica, lai es bez šaubīšanās eju tiem līdzi. Kopā ar mani devās arī šie 6 brāļi, un mēs iegājām tā vīra namā. Viņš mums pastāstīja, kā viņš savā namā redzējis eņģeli stāvam, un tas sacījis: Sūti uz Jafu pēc Sīmaņa, kam pievārds Pēters. Viņš tev teiks vārdus, ar kuriem izglābsies tu un viss tavs nams. Bet, kad es sāku runāt, par viņiem nāca svētais gars tāpat kā iesākumā par mums. Es atcerējos kunga sacītos vārdus: Jānis kristēja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti svētajā garā. Ja jau Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kuri ticam uz kungu Jēzu Kristu, tad kas es esmu, ka varētu likt šķēršļus Dievam? To dzirdējuši, viņi norimās, sāk slavēt Dievu un teica: Tātad arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvotu. Tajā laikā tie, kurus izklīdināja vajāšanās Stefana dēļ, nonāca līdz Foinīkijai, Kiprai un Antiohijai. Viņi nesludināja Dievu vārdu nevienam citam kā vienīgi jūdiem. Bet starp viņiem bija daži kirēnieši un kiprieši, kas nonākuši Antiohijā uzrunāja arī grieķiski runājošos jūdus, mācīdami labo vēsti par kungu Jēzu. Kunga roka bija ar viņiem, un liels skaits kļuvuši ticīgi pievērsās kungam. Vēsts par viņiem nonāca arī līdz draudzei Jeruzālemē, un tie aizsūtīja Barnabu, lai tas noiet līdz Antiohijai. Tur ieradies un ieraudzījis Dieva žēlstību, viņš nopriecājās un aicināja visus ar dedzīgu sirdi palikt pie kunga. Jo viņš bija krietns vīrs, svētā gara un ticības pilns. Un daudz ļaužu piepulcējās kungam. Tad Barnaba aizgāja uz Tarsu, lai uzmeklētu Saulu. Viņš to atrada un aizveda uz Antiohiju. Veselu gadu viņi pavadīja kopā ar draudzi, mācīdami lielam ļaužu pulkam, un Antiohijā mācekļus pirmo reizi nosauc par kristiešiem.
Tajās dienās no Jeruzālemes uz Antiohiju atnāca pravieši, un cēlās viens no viņiem vārdā Hagaps, un gara spēkā pavēstīja, ka liels bats nāks pār visu pasauli, kā arī notika Klaudija laikā. Tad mācekļi nolēma sūtīt palīdzību brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā, cik kurš spēja. To viņi arī darīja, un sūtīja savākto draudzes vecajiem ar Barnabas un Saula starpniecību. Apustuļu darbi, 12. nodaļa. Tajā laikā Hērods pacēla savu roku, lai vajātu dažus no draudzes. Viņš ar zobenu nokāva Jēkabu, Jāņa brāli. Redzēdams, ka jūdiem tas patīk, viņš saņēma arī Pēteri. Tās bija neraudzētās maizes dienas. Un Pēters sagrābis lika iemest viņu cietumā un pavēlēja to apsargāt 4 kareivi nodaļām, pa 4 katrā. Pēc Paskas svētkiem viņš gribēja to vest tautas priekšā. Kamēr Pēters tika turēts cietumā, draudze nemitējās dedzīgi lūgt par viņu Dievu. Naktī, pirms Hērods gribēja viņu vest tautas priekšā, Pēters 2 ķēdēm saistīts gulēja starp 2 kareiviem, un cietumsargi stāvēja sardzē pie durvīm. Un redzi, kunga eņģelis nostājās blakus, un gaisma apspīdēja visu telpu. Eņģelis piebakstījis Pēterim sānos, modināja to sacīdams: Celies ātri! Un ķēdes nokrita no viņa rokām. Eņģelis sacīja: Sajozies un apauj sandalas. Un viņš tā darīja. Tad eņģelis saka viņam: Apvelc virsdrēbes un nāc man līdzi. Viņš izgāja tam līdzi, bet nesaprata, ka notikums ar eņģeli ir īstenība. Viņam šķita, ka redz parādību. Izgājuši cauri 1. sardzei un cauri 2. viņi iznāca pie dzelzs vārtiem, kas ved uz pilsētu, un tie viņiem atvērās paši no sevis. Kad viņi bija nogājuši 1 kvartālu, eņģelis pēkšņi viņu pameta. Pēters atguvies sacīja: Tagad es patiesi zinu, ka kungs ir sūtījis savu eņģeli un izrāvis mani no Hēroda rokām un no visa tā, uz ko gaidīja jūdi. To apzinājies, viņš devās uz Marijas māju, kas piederēja Jāņa, sauktu arī par Marku mātei. Tur bija sapulcējušies daudz ļaudis un lūdza Dievu. Viņš pieklauvēja, un pie vārtu durtiņām pienāca kalpone vārdā Rode, lai apjautātos, kas tur ir. Pazinusi Pētera balsi, viņa vārtus neatvērusi, priecīgi ieskrēja iekšā un paziņoja, ka pie vārtiem stāv Pēters, bet tie viņai sacīja: Tu esi jukusi! Taču viņa neatlaidās, tā tiešām esot. Tad viņi sacīja: Tas ir viņa eņģelis! Bet Pēters joprojām klauvēja. Tie atvēruši durvis, ieraudzīja viņu un pārbijās. Mādams ar roku, lai viņi apklust, viņš izstāstīja tiem, kā kungs izvedis viņu no cietuma.
Tad viņš piekodināja: Pavēstiet to Jēkabam un brāļiem. Un devās prom uz citu vietu. Iestājoties dienai, starp kareiviem izcēlās liels sajukums, kas noticis ar Pēteri, bet Hērods atnācis pēc viņa un neatradis, nopratināja sargus un pavēlēja tos sodīt ar nāvi. Pēc tam viņš devās prom no Jūdejas un palika Cēzarejā. Hērodam bija dusmas uz tīriešiem un sidoniešiem. Tie vienprātīgi ieradās pie viņa un noskaņojuši sev par labu ķēniņu Kambarkungu Blastu, lūdza mieru, jo to zemes pārtika no ķēniņa zemēm. Noliktajā dienā Hērods tērpies ķēnišķās drānās, apsēdās tronī un tautas priekšā tos uzrunāja, un tauta sauca: Tā ir Dieva balss, nevis cilvēka. Un tūdaļ kunga eņģelis viņu sita, jo viņš nebija pagodinājis Dievu, un tārpa sēsts viņš nomira. Bet Dieva vārds aug un izplatījās. Barnaba un Sauls, pabeiguši savu kalpošanu, atgriezās no Jeruzālemes, sev līdz paņēmuši Jāni, sauktu arī Marks. Antiohijas draudzē bija pravieši un skolotāji: Barnaba, Sīmanis, saukts Nigars, Kirēnietis Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts kopā ar tetrarhu Hērodu, un Sauls. Kad viņi kalpoja kungam un gavēja, Svētais Gars sacīja: Nošķiriet man Barnabu un Saulu tam darbam, uz kuru es tos esmu aicinājis. Tad gavējuši un Dievu pielūguši, viņi uzlika tiem rokas un tos atlaida. Bet viņi Svētā gara sūtīti nonāca Seleukijā un no turienes kuģoja uz Kipru. Nokļuvuši Salamīnā, viņi sludināja Dieva vārdu Jūdu sinagogās. Arī Jānis viņiem bija par palīgu. Izgājuši cauri visai salai līdz pat Pafai, viņi tur sastapa kādu magu, viltus pravieti, Jūdu vīru vārdā Bar Jēzus. Viņš bija tūs prokonsulam Sergijam Paulam, saprātīgam vīram. Tas uzaicināja pie sevis Barnabu un Saulu, jo gribēja dzirdēt Dieva vārdu. Bet Maks Elima, tā viņu sauc grieķiski, stājās viņiem pretim, censdamies prokonsulu novērst no ticības. Sauls, saukts arī Pāvils, Svētā gara pilns, to cieši uzlūkojis, sacīja: Tu velna bērns, pilns visādu viltību un blēdību. Jebkādas taisnības ienaidnieks, vai tu nerimsies sagrozīt kunga taisnos ceļus? Un redzi, tagad kunga roka ir pret tevi, un tu būsi akls un neredzēsi saules gaismu līdz savam laikam. Un tūdaļ pār viņu nāca aklu tums, un viņš taustīdamies meklēja pēc kāda, kas viņu vestu aiz rokas. Tad prokonsuls, redzēdams, kas notiek, kļuva ticīgs un bija pārsteigts par kunga mācību. No Pafas Pāvils ar pavadoņiem aizkuģoja uz Pergi Pamfīlijā, bet Jānis no viņiem nošķīries atgriezās Jeruzālemē. Turpinot ceļu no Pergas, viņi nonāca Pisidijas Antiohijā un sabata dienā iegāja sinagogā un apsēdās. Pēc lasījuma no bauslības un praviešu grāmatām sinagogas vadītāji sūtīja pēc viņiem, sacīdami: Brāļi, ja jums ir kāds stiprinājuma vārds tautai, tad sakiet to. Pāvils piecēlās, ar roku deva zīmi un sacīja: Izrēlieši un jūs pārējie, kas bīstaties Dieva, klausieties! Izrēla tautas Dievs izredzēja mūsu tēvus un paaugstināja savu tautu, kad tā dzīvoja svešatnē Ēģiptes zemē, un ar varenu roku viņus no tās izveda, un 40 gadus tuksnesī viņš tos pacieta. Viņš izdeldēja 7 tautas Kanānas zemē un deva viņu zemi mantojumā savai tautai.
Tā pagāja kādi 450 gadi. Pēc tam viņš tiem deva soģus līdz pat pravietim Samuēlam. Kad tauta prasīja, lai tai būtu ķēniņš, Dievs viņiem deva Saulu, Kīša dēlu, vīru no Benjāmina cilts, kurš valdīja 40 gadus. Tad Dievs atmetis Saulu, iecēla pār tiem ķēniņu Dāvidu, par viņu liecinādams: es esmu atradis Jišaja dēlu Dāvidu, vīru pēc mana prāta, kas darīs visu manu gribu. Kā Dievs bija solījis, no šī dzimuma viņš cēla Izraēlam pestītāju Jēzu. Pirms viņa nākšanas Jānis sludināja visam Izraēlam grēku nožēlas un atgriešanās kristību. Pabeidzis savas gaitas, Jānis sacīja: es neesmu tas, par ko jūs mani turat, bet redzi, pēc manis nāk tas, kuram es neesmu cienīgs sandalas atraisīt. Brāļi, Ābrahāma cilts dēli, un jūs, kas bīstaties Dieva, šis pestīšanas vārds ir mums sūtīts. Jeruzālemes iedzīvotāji un to vadoņi viņu neatzina un notiesāja, liekot piepildīties praviešu vārdiem, ko lasa ik sabatā. Un lai gan nekādu nāves vainu pie viņa neatrada, tie lūdza Pilātu viņu nogalināt. Kad viss bija piepildīts, kas par viņu rakstīts, viņš tika noņemts no krusta un guldīts kapā. Bet Dievs viņu uzmodināja no miroņiem, un daudzas dienas viņš bija redzams tiem, kas līdz ar viņu bija atnākuši no Galilejas uz Jeruzālemi, un tagad tie ir viņa liecinieki tautā. Mēs jums pasludinām prieka vēsti, ko Dievs apsolīja tēviem, un ko piepildījis mums, viņu bērniem, augšām celdams Jēzu, kā rakstīts 2. psalmā: tu esi mans dēls, es tevi šodien dzemdināju. To, ka Dievs viņu ir augšām cēlis no mirušajiem, un viņš vairs neatgriezīsies iznīcībā, Dievs ir izteicis tā: es jums došu svētumu, kā reiz bija solīts Dāvidam. Tādēļ citviet rakstīts: tu neļausi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Dāvids pēc Dieva gribas savu laiku kalpoja, nomira un tika guldīts blakus tēviem un pieredzēja iznīcību. Bet tas, kuru Dievs augšām cēla, iznīcību nepiedzīvoja. Tad, mīļie brāļi, lai jums top zināms, ka caur viņu jums pasludināta grēku piedošana, un no visa, no kā pēc Mūzes bauslības jūs nevarējāt tikt attaisnoti, ik viens, kas tic, esat viņā attaisnoti. Tad nu pielūkojiet, lai pār jums nenāk tas, ko jau pravieši teikuši. Raugiet, jūs nicinātāji, brīnieties un izzūdiet, jo jūsu dienās es darīšu darbu, tādu darbu, ka jūs neticēsit, ja jums kāds to stāstītu. Pāvilam un Barnabam ejot ārā, ļaudis aicināja viņus arī nākamajā sabatā runāt šos vārdus. Draudze izklīda, un daudzi jūdi un dievbijīgie proselīti sekoja Pāvilam un Barnabam, kuri viņus uzrunāja un mudināja turēties pie Dieva žēlstības. Nākamajā sabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties kunga vārdu. Ļaužu puli ieraugot, jūdus pārņēma skaudību, un viņi zaimoja, runādam pretī Pāvila sacīdajam. Pāvils un Barnaba viņiem drosmīgi atbildēja: Dieva vārdam vispirms vajadzēja tikt sludinātam jums, bet kad jūs to atgrūžat un neturat sevi par mūžīgās dzīvības cienīgiem, redzi, tad mēs vēršamies pie pagāniem, jo tā mums ir pavēlējis kungs. Es tevi esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz zemes galam. Pagāni to dzirdot priecājās un slavēja kunga vārdu, un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja.
un kunga vārds izplatījās pa visu zemi. Tad jūdi sakūdīja cienījams un dievbijīgas sievietes un pilsētas ievērojamākos vīrus, un tie sāka vajāt Pāvilu un Barnabu un izzina viņus no sava apgabala. Bet viņi, nokratījuši pret tiem putekļus no savām kājām, aizgāja uz Ikoniju, un mācekļi kļuva prieka un svētā gara pilni. Apustuļu darbi, 14. nodaļa. Ikonijā Pāvils un Barnaba iegāja jūdu sinagogā un tā runāja, ka ļoti daudz sāk ticēt, gan jūdi, gan grieķi. Bet jūdi, kas neticēja, kūdīja un ieļaunoja pagānu sirdis pret brāļiem. Tomēr Pāvils un Barnaba vēl diezgan ilgi tur palika, drosmīgi sludinādam kungu, kas savu žēlstības vārdu apliecināja, likdams caur viņu rokām notikt zīmēm un brīnumiem. Un ļaudis pilsētā sašķēlās, citi bija ar jūdiem, citi ar apustuļiem. Kad jūdi un pagāni ar saviem vadoņiem jau grasījās viņiem uzbrukt, lai viņus varmācīgi pazemot un nomētāt akmeņiem, viņi to paredzēdami aizbēga uz Likaonijas pilsētām Listrām un Derbi un to apkaimi, un sludināja tur evaņģēliju. Listrās bija kāds nevarīgs vīrs, kropls no mācmiesām, kurš nekad nebija staigājis. Viņš sēdēja un klausījās Pāvilu runājam. Vērīgi to uzlūkojis un ieraudzījis, ka viņā ir ticība tikt dziedinātam, Pāvils sacīja stiprā balsī: Celies un stāvi stingri uz savām kājām. Tas pielēc kājās un sāka staigāt. Kad ļaužu pūlis ieraudzīja, ko Pāvils bija izdarījis, tie sāka skaļi kliegt likaoniešu valodā. Vai mums ir nokāpuši dievi, cilvēku izskatā? Viņi nosauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermeju, tādēļ, ka viņš bija galvenais runātājs. Priesteris no Zeva tempļa, kas atradās ārpus pilsētas, atveda pie vārtiem vēršus un upura vītnes, un kopā ar ļaudīm jau grasījās upurēt. Apustuļi Pāvils un Barnaba to dzirdējuši, pārplēsa drēbes un metās ļaužu pūlī kliegdami: Vīri, kādēļ jūs tā darāt? Mēs esam tādi paši ciešanām pakļauti cilvēki kā jūs. Mēs sludinām jums evaņģēliju, lai jūs atgrieztos no šiem māņiem pie dzīvā Dieva. Kas radīs debesis un zemi, un jūru un visu, kas tur iekšā. Un kas ļāvis visām tautām iepriekšējās paaudzēs iet savu ceļu. Tomēr viņš nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem,
sūtīdams no debesīm lietu un ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūsu sirdis ar prieku. Tā runājot, viņiem tikko izdevās atturēt ļaužu pūli no upurēšanas viņiem par godu. Tad ieradās jūdi no Antiohijas un Ikonijas un noskaņoja ļaudis pret viņiem. Viņi nomētāja Pāvilu akmeņiem un, domādami viņu jau nomiruši, vilka to ārā no pilsētas. Kad mācekļi apstājās viņam apkārt, viņš piecēlās kājās un iegāja atpakaļ pilsētā. Nākamajā dienā viņš kopā ar Barnabu izgāja uz Derbi. Arī tajā pilsētā viņi pasludināja prieka vēsti, un darījuši daudzas par mācekļiem, atgriezās Listrās, Ikonijā un Antiohijā. Viņi stiprināja mācekļu dvēseles un mudināja palikt ticībā, sacīdami, ka Dieva valstībā mums jāieiet caur daudzām ciešanām. Viņi iecēla draudzēs presbiterus un ar lūgšanām un gavēšanu uzticēja viņus kungam, kuram tie bija sākuši ticēt. Izgājuši cauri Pisidijai, viņi nonāca Pamfīlijā. Tad, pasludinājuši vārdu Pergē, viņi devās lejup uz Atāliju. No turienes viņi ar kuģi devās uz Antiohiju, kur viņi bija uzticēti Dieva žēlstībai tam darbam, ko tagad bija pabeiguši. Tur ieradušies un sapulcinājuši draudzi, viņi vēstīja, cik daudz Dievs caur viņiem darījis un ka viņš ir atvērs ticības durvis pagāniem. Kopā ar mācekļiem viņi pavadīja krietnu laiku.